Mani sauc Emīls. Mēs devāmies pa Karaļu taku Zviedrijas ziemeļos, un pārgājiena beigās uzkāpām arī Kebnekaise kalnā, kurš ir augstākais kalns Zviedrijā. Mēs bijām 5 cilvēki un braucām ar vienu mašīnu no Latvijas cauri Igaunijai, cauri Somijai, līdz pat pašiem Zviedrijas ziemeļiem, kur arī sākām doties garajā pārgājienā. Šis bija pārgājiens, kas norisinājās brīvā dabā. Tur gan bija arī iespējams apmeklēt civilizētas mājiņas, bet mēs to nedarījām. Mēs centāmies pietuvināt gājienu reālam brīvas dabas pārgājienam uz nedēļas garumā. Šis maršruts viņš izceļās ar to, ka viņš ir vizuāli ļoti skaists. Šāda veida pārgājieni ir, es pat teiktu, īpaši ar to, ka telefonam nebija zonas. Tas man ļoti patika. Vienkārši vairākas dienas pēc kārtas tu vari iet, vispār telefonu vaļā nevērt, telefons stāv dziļi somā, izslēgts. Tu esi nost no sabiedrības, tev tajā brīdī neinteresē, kas notiek apkārt. Tur ir vienkārši iet un koncentrēties uz sevi. Mūsu pārgājiens bija 8 dienas, kur visas šīs 8 dienas mēs gājām ar kājām, un beigās daļa no mums aizbrauca ar autobusu vilcienu atpakaļ uz sākuma punktu, kur paņēma mašīnu, un tad brauc arī mūs pārējos savākt no galamērķa. Es vēl nebiju izvēlējies. Na Tripalovski. Mums bija ļoti labi laika apstākļi. Runājot ar citiem cilvēkiem, kas arī ir gājuši to maršrutu vēl neilgi pirms mums,
Viņiem bija sniegs, bija nepārtraukts lietus, bija ļoti zemas temperatūras. Mums paveicās, mums lietus uzlīja tikai pāris reizes, sniegu redzējām, bet jā, bija pat brīži, kad ir tīpaši pārgājienu otro pusi, mēs mierīgi varējām pat staigāt tēkreklos. Cilvēkiem, kas varētu doties šāda veida pārgājiena, es varbūt noteikti ieteiktu paņemt līdzi vairākas kārtas drēbju, kuras tu vari vilkt vienu virs otras, jo pat ja varbūt priekš mums tas līdz galam nenoderēja, jo mums bija ļoti labi laikapstākļi, tad es domāju, ka tas varētu būt svarīgākais jebkurā citā reizē, kad tu tur aizbrauc un ej. Kā arī noteikti svarīgi ir paņemt lietusmēteli, kuru tu vari uzvilkt gadījumā, ja sāk līt lietus. Cilvēki tavas virsdrēbes būs slapjas, tev viņas būs jāžāvē. Lietusmētelis, tas ir viena lieta, ko tu ātri vari uzvilkt, ātri vari novilkt, un tas, manuprāt, ietaupīs diezgan daudz neērtības, tā teikt. Jā, es pavisam noteikti gribētu vēl doties šādos pārgājienos, un es domāju, es to arī darīšu. Zviedrija ir tikai viens no galamērķiem, kur kaut ko tādu var paveikt. Tā ir vēl kaudze ar visādiem braucienu mērķiem, kas man galvā stāv, kurus noteikti gribētu aizbraukt. Un man šāda veida pārgājieni, kas ir vairākas dienas ar somām, bez nekādas tur apkārtējās sabiedrības, tur vilcieniem, autobusiem, tīri, ka tu ej pats, tas man ļoti iepatikās.